2000. gada sākumā, kad es sāku programmēt, viena no pirmajām lietām, kuras uzprogrammēju, bija datorvīruss. Šo datorvīrusu es iekopēju disketē, un kad šo disketu ielika datorā, tad dators tika inficēts. Šis datorvīruss bija diezgan nekaitīgs. Viss, ko tas darīja, bija haotiski kustināja datorpeli pa ekrānu. Tajā laikā vienīgais veids, kā es varēju piekļūt internetam, bija interneta kafejnīcas. Man neiepatikās kādas interneta kafejnīcas darbinieku attieksme pret saviem klientiem, un tāpēc es šo disketu aiznesu uz šo internetu kafejnīcu un ieliku viņu datorā. Šis vīrus aktivizējās tikai pēc kāda laika, līdz ar to man bija laiks aiziet no internetu kafejnīcas nepamanītam. Vēlāk kāds mans draugs paprasīja šo disketu no manis un ielika to datorā tieši pirms tam, kad viņa māsa sāk lietot viņu kopējo ģimenes datoru. Protams, pēc tam, kad viņi beidz lietot datoru, iedarbojās vīruss un datorpeles kursors haotiski lēkāja pa visu ekrānu. Viņi sāk panikot, prasīja brālim, ko darīt. Brālis teica, tu esi salauzis datoru, bet es to varu salabot. Es viņam biju izstāstījis, kā šo vīrusu deaktivizēt, un viņš to, protams, arī izdarīja un paprasīja no māsas par to 5 latus. Šie ir patiesi stāsti par kibernoziedzniekiem un viņu upuriem. Es esmu Elvis Strazdiņš, un šī ir Drošraide. Toreiz ne mani, ne viņu nepieķēra, un, protams, ka šis vīrus arī nekādu lielu ļaunumu neizdarīja. Bet turpinājumā būs saruna ar kādu Latvijā ļoti zināmu hakeri, Denis Čelavski, jeb Imantas hakeri, kuram tā nepaveicās, un viņš pat sēdēja cietumā. Nu, čau. Čau. Tev vispār patīk, ka tev sauc par Imantas hakeri? Es nevaru pateikt, ka patīk, bet es laikam jau pieradis. Tu esi pieredzis, ka tev ir tāds tā kā pseidonīms, jā? Jā. A tev ir vēl kāds, varbūt pseidonīms, varbūt kā tev atpazīst? Jā, pēc vārdu uzvārdu, ne? Nā, tas ir tavs brands. Labs termins, tas laikam to var devēt par brandu. Jā. Es neizmantoju nekādus saigvārdus. Pastāstīja vispār, kā notika tā aizturēšana? Tas apmēram notika tieši tāpat, kā rāda filmas, asu sižetu, un es gatavojos iet ārā, tad viena brīdi nolaidas uz balkona spēcdienesti, bruņot cilvēki, un tad saka laust šis stiklus ārā, un lausties iekšā, un tad cita istaba arī patrosim nolaidas un ar kājām priekšā ielidoja telpā. Un, īstenībā bija diezgan bailīgi, tā teikt. Kas tev bija pa cilvēkiem? Omega. Latvieši? Jā. Un amerikāņi tur nebija iesaistīti? Viņi attaisīja vaļa durvis, ko es pats varēju atvērt. Jā. Iegāja arī amerikāņu jau izmeklētāji. Viņi šeit bija atbraukuši no ASV, vai ne? Un kaut kādu laiku laikam bija dzīvojuši. Es tā pareizi saprotu. Es tā pieļauju, jā. Un kas notika tālāk? Tālāk viņi parmeklēja visu māju paši amerikāņu izmeklētāji. Un iegāja arī mūsu vietējie kriminalisti, kas, principā vienkārši sēdēja blakus man, lai es laikam neaizbēgtu. Kaut gan man bija jau es pat neatceros, tas tik sen bija, vai bija rūkas daži, laikam to laikam vēl nebija, vienkārši mēs kopā sēdējām. Viņi arī uzrādīja kaut kādus orderus, kaut kādus, kā pamatoja vienkārši tagad sēdi un visu klusē? Kā Amerika, vai ne? Jā. Jā, rāda. Man liekas, neko neuzrādīja. Tad, principā, jebkurš var pie tevis ielausties, un viss, tu nekāds jautājums nedrīkst uzdot. Tā retrospektīvais pagāja jau vairāk nekā 10 gadi, un tā atceraties tādas detaļas, protams, kaut ko stāstīja, kas viņi ir, un kāpēc atnāca. Es kaut kā neprasīju parādīt man savus dokumentus, jo biju puspliks, un blakus stāvēja bruņotai cilvēki, un ar maskām uz sejas. Līdzīgi, jā, kā filmas rada, kad apzog bankas. Tālāk viņi kaut ko savāca, kaut ko konfiscēja.
Ja tie amerikāņu izmeklētāji, viņi atlasīja mantas, ko viņi gribētu konfiscēt, tā to aprakstīja un ar dzīvokļiem. Konfiscēja dators, telefons, jā? Jā, zīmētmiņas, man liekas, bija kaut kāda viena tēvam zīmētmiņa to konfiscēja, mobilos tālruņus, bija Nokia viena veca 33 laikam jauna iepakojumā un ar otru bateriju jaunu. Un to arī paņēma. Jā. Tāda relikvija, bet to arī paņēma. Un tu atdeva atpakaļ pēc tam? Nē? Nē. Un tev neatdeva, kāds ierīces vispār viņi paturēja sev? Tev kaut ko no visu, ko viņi konfiscēja, atdeva vispār? Nē, vispār neko. Neko? Mhm. Wow. Un tev rezerves kopijas bija vismaz vai visi tie dati ir pazuduši? Visi dati ir pazuduši. Wow. Interesanti. Tā kā paliku bez visam savam bildēm. To laik vēl cloud neviens neizmantoja. Wow. Tik attīstīts. Interesanti. Un kas notika tālāk? Tev iesēdināja lidmašīnā, aizlidināja? Kā tas notika? Kā tev transportēja uz ASV? Nu, sākumā vietējais process. Un mani palaida. Un tad pēc gada mani atkal aizturēja. Un 3 gadus, 3 Dievam, ne 3 gadus, 3 dienas noturēja Čakurkalnē, pirmajā līnijā. Un tad naktī aizveda uz lidostu. Pastāst par to lidostu. Kā tas bija? Tu taču nelidoja pāriem pasažieriem vai lidoja vai kā? Tieši otrādi lidoja ar visiem pāriem pasažieriem. Un tev kāds laik blakus sēdēja? Jā, amerikāņu maršali. Tad es iemācījos jaunu terminu amerikāņu maršali. Tie ir tie cilvēki, kas brauka līdzi. Un ko jūs runājāt ar viņu? Jūs pa ceļam runājāt ar to maršalu? Viņi bija tik tāda sajūsma par kaut kādu komiksu, un viņi par to baigi diskutēja, un man liekas, mums nebija kopīgas intereses. Viņi savā starpā runājās, no tev neviens nerunāja? Jā. Un tu nekāds jautājums viņam neuzdevi? Tev nebija vispār jautājumi, kas tagad notiek un kas notiks tālāk? Nu, tas process jau gāja. Tas jau bija 3. gads, visa procesa. Un, principā, nebija baigi jautājumu. Tu biji pirms tam ASV vispār bijis kādreiz? Nē, bet es gribu aizbraukt. Tavs pirmā ciemošanās ASV un šitā. Un uz kurien tu aizlidoji? Uz kur pilsētu? Uz Ņujorku un JFK, un man iedeva vīzu. Es biju pieteicis vīzai pirms tam. Es gribēju jau pats lidot un pieteicos vīzā, apmaksāju visas nodevas, bet mani tā arī neuzaicināja Amerikas vēstniecība. Un tas bija kādi 3 mēneši vai 4 mēneši vai 5 mēneši pirms tas otras aizturēšanas. Un kādu vīzu tev iedeva pēc tam? Paša lidostā iedeva jau ne pavisam to vīzu, ko es gribēju. Bet arī ļoti interesanta pieeja. Atsevišķa vīza, kas ir doma uzturēties ieslodzījuma vietas. Wow, tāda vīza eksistē? Jā. Un cik ilgu laiku tam iedeva? Vai viņai nav termiņa? Laikam bez termiņa. Un tālāk tev kaut kur iesēdināja, tu sēdēji kaut kādā cietumā vai kāds notika? Tas šobrīd visu var to stāstīt ar smaidu, bet to laikam. Tajā brīdī nenāca smiekli, vai ne? Jā. Un tu sēdēji kaut kādā kamerā, kaut kur policijas iecirknī, kas tālāk? Tad aizveda uz Manhattana cietumu pirms tiesas. Tad bija milzīga ēka, kura savienota uzreiz ar tiesu. Šobrīd tā ēka ir slēgta, jo tur kārtējo reizi nogalināja pirms pāris gadiem, vai 3 gadiem, 5. Es baigi nesekoju. Nesen uzzināju, ka tur kārtējo reizi kādu nogalināja un tad to cietumu aiztaisīja ciet.
Principā tu esi bijis ēkā, kur šobrīd nevienu vairs nelaiž iekšā. Tāda interesanta pieredze. Teorija, jā. Jo es nezinu, varbūt to kaut kā izmanto savādāk. Bet tā atrodas pašā centrā Manhattanā. No vienas puses ir Wall Street, no otras puses ir šī ēka. Tad tu esi bijis arī Wall Streetā. Un kas tālāk? Tu sēdēji, droši vien gaidīji tiesas procesu, vai ne? Cik ilgi bija jāgaida? Tur tas process bija savādāks. Un aizstāvis advokāts. Viņš ir tā kā starpnieks, un viņš mēģina sarunāt, lai nenotiek tiesas process. Advokāts, tas tavs advokāts? Jā. Tev ASV piešķīra advokātu, vai tas bija tavs? Jā, protams, piešķīra advokātu. Un arī prokuratūrā uzreiz piedāvāja kaut kā sarunāt tā, lai nenotiek tiesas process. Un tu sēdi tajā cietumā, un tur advokāts mēģina panākt, ka tev nav tiesas process. Tu sēdi viens pats vai jau ar kaut kādiem noziedzniekiem? Ar daudziem noziedzniekiem, kādiem 90. Tur, līdzīgi, kā rāda amerikāņu filmas, kad ir viena kopēja telpa un tur visi komunicē, ir atsevišķas kameras, kur sadalīti pa diviem un pa nakti tad jāpaliek tajā kamera. Pa dienu visi vazējas visapkārt. Un tas cilvēks, ko tu sēdēji kamerā, par ko viņš arī par kaut kādiem IT noziegumiem vai reāls slepkavs kāds? Tu tur baigi neizvēlējies, un sākumā pēc tam tur kaut kā, tomēr ļāva mainīt nevis kursa biedrus, bet kameras biedrus. Kojas biedrus. Jūs tajā procesā, tur tās telpas, kur tu biji, tur bija arī kaut kāds televizors pieejams, varbūt arī internets vai kaut? Tur bija pieejami vairāki televizori, kur varēja ieslēgt dažādus kanālus, bija pieejams dators ar e-pastiem, ko varēja brīvi izmantot, bija pieejams telefons, kur varēja zvanīt brīvi. 300 minūtes mēnesi. Un šajā visā procesā tur arī notika kaut kādas tiesas sēdes, kur tu arī piedalījies, vai ne? Jā. Un kā pret tevi izturējās? Kā normāli, kā pret cilvēku vai kā pret reāli noziedznieku, kur negrib vispār uzklausīt, vai tur viss bija civilizēti? Tur baigi nebija ar ko runāt, jo vienīgais varbūt apsargi. Bet tiesā taču tu tikies ar tiesnesi, vai ne? Jā, bet tur nerunāju. Tur tikai advokāts. Un prokurors, un principā es tikai skatījos. Un tad advokāts man teica, ko man vajadzētu pateikt. Tāpat arī pēdējā diena man advokāts uzrakstīja tekstu, ko man vajadzētu pateikt. Kas notika pēdējā dienā? Tu aizgāji uz pēdējo sēdi, kur tev paziņoja lēmumu, vai ne? Nē, lēmums jau bija zināms, kāds tas būs, jo man piedāvāja, tur nāk tie piedāvājumi, un ja tu attiecies no visiem piedāvājumiem, tad notiek tā tiesa. Tad tas bija tā kā pirmstiesas izlīgums kaut kāds? Jā, un man piedāvāja, ka es pateikšu, ka esmu vainīgs, un uzreiz varēšu doties mājās, jo savu laiku būšu atsatējis. Labi, tālāk jūs tur vienojāties par to lēmumu, pēc tam tevi tad ved jau uz īsto cietumu, vai ne? Nē, tā kā man viss tas process jau ir beidzies, mani tā kā palaida mājās, bet tāpēc, ka man nebija vīzas, normālas vīzas, ko es gribēju, mani aizveda uz emigrācijas tiesu. Nevis tiesu, bet... Ko nozīmē palaid mājās? Tev nebija jāsēž cietumā? Nē, viss. Es biju brīvs. Un cik ilgi tu pavadīji vispār tajā procesā visā? 1 gadu Latvijā un 1 gadu Amerikā. Pastāsti, kādas tur vispār cilvēks sastapi?
bija arī IT, tur kibernoziedznieki. Kibernoziedznieki bija maz, bija finanšu arī maz, kas bija, kam bija finanšu noziegumi. No personāliem interesanti, varbūt tāds slavenais ir Ross Ulbricht, tas Silk Road dibinātājs. Ross Ulbrichts ir krimināla noziedznieks, kurš 2011. gadā izveidoja Darkneta jeb tumšā interneta platformu Silk Road. Viņš sev vienmēr pozicionēja kā brīvā tirgus cīnītāju, bet patiesībā tas, ko viņš izdarīja, bija izveidoja milzīgu nelegālo tirgu. Un tu viņu satikt dzīvē, ja? Jā, kuram piespriedā 2 mūža vai 1 mūža ieslodzījumu. 1 mūža ieslodzījumu. Jā, wow. Vairākus gadus. Un kaut ko parunājāt ar viņu vispār? Jā. Bija kaut kas interesants, ko viņš pastāstīja? Es tavu sītiem nepateikšu, bet viņš bija ļoti inteliģents un tiešām tāds zinošs cilvēks, kas interesējas par ļoti daudzām lietām, kas ir pasaulē pa fiziku, piemēram, par ķīmiju un tādu lietu, par ko parasti neaizdomājas. Un runājot vēl ar kādiem noziedzniekiem, vai tu pārsvarā tā pa sevi tikai? Cilvēks ir tāda būtne, kuram vajag komunikāciju. Jā. Un, kad tu dzīvo kopā ar 100 cilvēkiem, tu nevari izvairīties nekomunicējot vispār ne ar vienu. Jā. Un bija no Igaunijas cilvēki, kas tieši jau ar IT noziegumiem nodarbojas. Bija no bankas, vienas bankas īpašnieks, kas dzīvoja Kostarikā. Tad, visdažādāki cilvēki. Bet bija arī parasti slepkavas un algotas slepkavas, kuram, kad 20 cilvēki nogalināti bija. Wow. Kas bija? Tas arī bija trakākais noziedznieks, vai tur bija vēl kāds? Par to trakāko es nezinu. Laikam trakākais bija viens no Eskobara pēctečiem. Tur tāds Barera. Wow. Kuram es pat nezinu, ko viņam beigas piespriedā, bet viņš kādus 10 gadus tur jau sēdēja. Tajā Manhetenā, ja? Jā. Un kā tur vispār notiek tā dzīve? Tur bija kaut kāds dalīšanas klasēs, kaut kāds bullyings, kaut kādas iekšējās mafijas, kurām tev jāpievienojas, es nezinu, kaut kas tāds, kur rāda filmās. Nekā tāda nebija. Varbūt pēc tiesas, varbūt kaut kas tāds arī ir, bet kur es biju, nekā nebija. Tur bija savas komunas, piemēram, tumšaidainie vairāk savā starpā komunicēja. Viņam arī kopīgas intereses bija, viņi visu laiku spēlē uz kaut ko. Latīniem amerikāņiem, viņam arī kopīga valoda, viņi savā starpā vairāk komunicēja. Arī līdz to kultūra viņam visiem, gan ekvadoriešiem, gan dominikāņiem, gan kolumbiešiem. Un pats ar kaut kādu vardarbību sastapies, kāds mēģināja tev uzbrukt vai kaut ko provocēt? Man, paldies Dievam, nē, bet tur arī nogalināja vienu. Wow. Kādu, kur tu pazini? Tā kā tu zināji, ka viņš tur ir un pēkšņi vienā dienā viņš ir nogalināts, jā? No rīta viens, kuram iedeva vairākus mūža ieslodzījumus, viņš atnāca, ar ko viņš bija iepriekš kaut ko nesadalījis. No rīta viņš viņu tā kā sadurā. Wow. Kāds bija sajūts, kad tev reāli tur burtiski blakus kāds tiek nogalināts? Es to neredzēju. Jā. Es nesaprotu uzreiz, bet nepatīkami. Tu saproti, kāda vida tu esi šobrīd. Tā kā tur nav neviena drauga tev. Jā. Tu saproti, ka tur daļa ir tiešām slepkavas un viņam nav ko zaudēt. Jā. Par slepkavību cietumu viņam iedos tikai vēl plus 5 gadus. Ja viņam ir 2 vai 3 mūža ieslodzījumi, būs vēl 5 gadi, whatever. Jā, viņam pilnīgi vienalga. Kā ar kādiem hobijiem? Ko tu vispār tur varēji nodarboties? Un ko tu nodarbojies? Es daudz lasīju. Es mācījos spēlēt šahu,
Vēl, tur bija iespēja īstenībā, tur viņi tiešām malači, viņi mēģina, tomēr cilvēks, lai viņam nepazūd tā cerība, piedāvā pabeigt skolu, un es biju pieteicis tieši Amerikas skolas pabeigšanai un nokartoju to GED eksāmenu, tā kā dabūjis vidu izglītību Amerikā. Tad citi iestājās universitātes un atpilnināti arī mācas. Vai pastāst, tev tajā brīdī nebija vidējās izglītības, jā? Bija, bet Latvijā. Tad, principā, tu esi vēl arī iegūst tur izglītību. Jā. Un ko tev mācīja tur? Un kas mācīja? Tas bija kādi cilvēki, kas nāca uz cietumu, vai tu tiešsaistē kaut kur mācījies? Vispār ir mācību materiāli, un tev pašam jāvelta laiks un jālasa un jāmāc. Un pēc tam eksāmeni kaut kādā jāliek, jā? Jā. Un kā tu kārtoji tos eksāmenus? Līdzīgi, kam bija mums skolas, kad ir atsevišķa telpa, kur tev nekas nav pieejams, tikai tie uzdevumi, un tu pildi tos uzdevumus. Un kādas tur tās mācības stundas bija? Un ja pie mums ir var špikot, var izdomāt kaut ko, un ir visādas tehnoloģijas, tad tur tiešām nekā nav. Tev tiešām tikai papīrs un pilspalva. Kādas tur tās stundas ir kaut kāda matemātika, tur angļu valoda, jā? Kaut kas tāds? Amerikas vēsturē, matemātika, es tiešām neatceros, pagāja 10 gadi. Jā. Bet kaut kādas vispārīgās zinātnes. Kaut kāda fizika bija, kaut kas ķīmijas laikam nebija, fizikas bija, matemātikas bija. Kā tev vispār uztvēra? Kā tur cilvēki zināja, par ko tev sodīja? Tie citi noziedznieki. Tur baigi nevienu tas neinteresēja. Tā varbūt stāstam vai tur tā neviens. Ja tur 100 cilvēki vienlaikus, un tie cilvēki diezgan bieži rotē, un tāpēc tur baigi neviens neprasa, par ko tu esi aizturēts. Kā tu uzzināji, ka par tiem slepkavām, ka viņi ir slepkavas? Viņi paši stāstīja? Paši stāstīja. Jā. Un tev arī kāds prasīja? Vai? Jā, aptuveni. Un visiem tiem noziegumiem, gan ir tā noziegumi, finanšu noziegumi, ir tā white collar crime, balto apkaplišu noziegums. Noziegumi. Un tad mums nav nekā kopīga. Jā. Tie, kas bija vēl, tie white collar crime criminals, vai viņi tev piedāvāja arī pēc cietuma kaut kur sadarboties, kaut ko uzturēt kontaktu vai varbūt strādāt kopā? Nē, tāpēc, ka neviens nezina, kad viņš izies ārā. Jā, cilvēki tiešām tur dabū 10, 20 gadus, 25 gadus, tāds, vidējais termiņš 20 gadi, 25. Cik bieži tu drīkstēji to datoru lietot un ko tu varēji darīt uz tā? E-pastos. Tikai e-pasts vai kaut ko citu arī varēja mēģināt darīt? Tur bija tā, ka jebkura brīdi tu vari, nevis jebkura, bet dienas gaišajā laikā tu vari aiziet un, jebkura tajā laikā aiziet un paskatīties, kas tev uzrakstīja e-pastus, pats uzrakstīt e-pastus. Vēl bija atsevišķi dators, kura varēja pētīt un skatīties krimināla lietas, jo tur tā juridiskā sistēma bišķiņa savādāk balstīta uz jau uz precedentiem. Precedentiem, jā, pareizi. Un varēja gan pētīt līdzīgas lietas vai kaut kādas saistītas lietas, un kam ir tieši tie paši panti. Un tad vēl bija atsevišķa biblioteka, kur arī varēja reiz diena vai reiz 2 dienas, reiz diena, man liekas, es neatceros precīzi, iet, un tur arī bija diezgan daudz grāmatas, tiešām labas grāmatas un dažādas valodas. Bija arī kaut kas par kiberdrošību un par tādām lietām? Tieši par kiberdrošību laikam nē, bet bija programmēšana. Bet tā programmēšana bez praktiskas daļas baigi to nelīdz. Jā, diezgan grūti, ja tu nevari izmēģināt to, ko tu izlasi. Jā,
Bet bija C programmēšana, vēl kaut kādas valodas, bija JavaScript bija. Kā notiek tā e-pasta pārbaude? Tur ir kaut kāds Outlook klients vai tu ieeji Gmailā vai kāds notiek? Tur ir atsevišķi e-pastu klients, ko tu vari lietot. Un tev ir nodrošināts e-pasts, uz kuru var sūtīt e-pastu. Tev izveido jaunu e-pastu, nevis tu... Jā, nevis Gmail. Un principā, ja tu no galvas atceries kādu savu draugu e-pastu, tad tu viņam var aizrakstīt. Jā. Tu šobrīd vēl ties pie tā e-pasta vai vairs ne? Vairs ne. Un kāds tas e-pasts aptuveni izstījās? Tur Denis Set kaut kāds tur US Prison. Es pat neatceros, tiešām neatceros. Kaut kā droši vien burtu un simbolu savirknējums visticamāk, vai ne? Varbūt pat, es tagad negribu minēt un fantazēt, jo tur ir, jau no vienas puses, man salīdzinoši unikāls uzvars, savukārt, ja kaut kāds Jose Gonzales, tad tur tūkstošiem to Jose. Jā, tā ir. Kamēr tu biji Latvijā, tu arī, kur bija vispār labāk tā kā apstākļi cietumā Latvijā vai ASV? Latvijā vispār tā diezgan drastiski bija. Gan piemēram, dušā var iet tikai reiz nedēļā. Latvijā? Jā, Latvijā tu vari, Amerikā tu vari iet kaut vai katru dienu, kaut vai 2 reizes dienā. Tur atsevišķa zāle, kur varēja pasportot, toties pie mums, cik sapratu, tas gandrīz vai aizliegts sportot. Tā. Un tālāk, kad tev beidzās tavs termiņš pēc gada, tad kas tālāk tev atkal aizved uz JFK un atlidināja atpakaļ uz Rīgu, jā? Un tu biji brīvs. Un atpakaļ lidojot, tev vairs neviens blakus nesēdēja, vai ne? Nē, neviens blakus es jau lidoju. Un tev kaut kāds mantas arī bija līdz, ka tu lidoji atpakaļ, vienkārši tu iedevi tavas drēbes un visu? Man pat manas drēbes neatdeva. Man bija tās drēbes, kuras biju cietumā, tā ir treniņa tarpā, ko tur man iedeva, tā ir treniņa tarpā, es arī atlidoju. Tas izklausās interesanti, ka tu principā cietuma drēbēs lidoji uz Latviju. Tā arī bija. Un tev lidostā neparādījās viņiem, ka tu esi tikko no cietuma? Tur neskatījās tev kaut kā šķībi? Nebija atsevišķi vēl pārbaudas? Man neiedeva dokumentus iedeva pilotam, un tad robežsardzes kontroles darbinieks brauca pie lidmašīnas, satika mani un tad aizveda, jau pie mums Latvijā tad aizveda. Jo Somijā, lidot ar Somiju, tad man vēl viena mašīna iesidēja policijas. Wow. Tad aizveda uz nākamo lidmašīnu līdz Latviju, un arī tā pati procedūra bija, ka man neiedeva dokumentus Latvijā arī satika jau Latvijas robežas. Neskatoties uz to, kā man pateica tas robežsardzes darbinieks Somijā, es taču Eiropas pilsonis, un man bija līdzi nauda, un skaidrā nauda man bija, un es domāju, nekāda Somija neesmu bijis. Un uz ko viņš atbildēja, nē, tu nedrīkst iet ārā, par tevi ir samaksāts, tev jālido līdz Rīgai. Wow, kur tu dabūji skaidru naudu? Man pārskaitīja, mamma pārskaitīja. Uz kurienu? Tāpat kā pie mums uz cietuma kontu, bet paldies vēstniecībai un ārlietu ministrijai, un viņi palīdzēja to sakārtot. Un kas tev pa dokumentiem, ko tur tev iedeva? Ko iedeva pilotam? Pase, tiesas spriedums, kaut kas tāds, juridiski papīri. Un tev pasē nebija beidzies derīguma termiņš? Es neatceros. Varbūt tuvojas beigam vai beidzas, vai nebija beidzas, bet Un kāda bija sajūta vispār, ka tu ielidoji Eiropas Savienībā, Somijā, un ka tu beidzot brīvs gadu? Un principā 2 gadus nosēdējis cietumā. Un sajūta bija šoka, jo es vēl nebiju brīvs. Jā. Bet ielidojot Rīgā, gan tev vienkārši
viss, tu esi brīvs var iet, jā? Vai vēl kaut kas turpinās? Tad Roberts man pateica, tu izēju atradīsies. Saku, jā, atradīšu. Izgāju ārā un sapratu, ka lidostā mainies, tad es ir jāiet. Un principā tu esi brīvs, viss tev tagad visa atkal dzīve ir atgriezusies savās sliedēs. Tu esi laimīgs, priecīgs, bet tagad tev... Dzīvē tiešām bija atgriežas atpakaļ un bija sajūta, ka man atņēma tos gadus. Jā, 2 gadus no dzīves principā izdzēstā. Nu tālāk tu esi brīvs, beidzot, bet tagad atnāk tā atklāsme, ka tev kaut kas tagad ir jādara. Kas notiek tālāk tavā galvā? Ko tu tagad domā? Tu esi tikko no cietuma, brīvs it kā, bet ko tālāk dzīvot? Ko tālāk darīt ar savu dzīvi? Man jāpateicas Pēterim Apinim, jo viņš pirms, kamēr es vēl tā Latvijā bija, viņš mani uzaicināja Latvijas ārstu biedrībā strādāt, un tad, kad mēs ar viņu satikamies, viņš pateica, rītdien var atsākt. Un tas bija burtiski cik ilgu laiku pēc tavas atlidošanas? Plus minus uzreiz tajā pašā nedēļā. Wow! Tev principā dzīve vienkārši pati sakārtojās. Un kā Pēters par tevi uzzināja, vai tu viņu pazini pirms tam? Pirms tam tas ir pirms Amerikas? Jā, pirms tā visu procesu. Vai viņš par tevi uzzināja tad, kad viss tas process notika? Viņš man, uzzināja, kad par mani, kad viss tas process notika, un kad mani atbrīvoja te Latvijā, tad jau viņš ar mani sazinājās. Un tad tu saprati, ka šis viss, kas ar tevi ir noticis, viss tas process, ka to var patiesībā izmantot kā priekšrocību, un tu aizgāji tā kā all in uz kiberdrošību, jā? Tas skan diezgan pragmatiski, jo es nekad nebiju tāds naudaskarīgs, un man vienkārši patika kaut kādas lietas darīt, kas man likas interesantas. Un Pēteris tolaik arī piedāvāja diezgan interesantu piedāvājumu un vajadzēja pārtaisīt visu nacionālo reģistru ārstu biedrības un tad kaut kā arī ar to kiberdrošību, jo tomēr man uztaisīja diezgan lielu reklāmu, pat vajadzētu pateikties arī par šo Amerikas Savienībai, jo tiešām tādu reklāmu uztaisīt, droši vien PR tādu kaut vai melnu, bet diezgan lielu naudu maksā. Jā, kā saka, jebkāda reputācija ir laba reputācija, vai ne? Vienalga, vai tā ir slikta. Jā, un tad mēdī arī baigi uzsver uz to, ka esmu hakeris, kaut gan, es nekad sevi nebiju pieskaitījis pie hakeriem. Jā, es skatījos filmu Hakeriem 99. gada, man ļoti patika, un tas bija vienā no manas bērnības mūvīm, un tad tolaik bija tāds Kevin Mitnika aktuāls. Jā. Kevins Mitniks bija pasaulē populārākais hakers un slavens viņš kļuva 20. gadsimta 90. gados pateicoties savām sociālās inženierijas spējām. Viņš spēja apstrādāt jebkuru uzņēmumu darbinieks un piekļūt informācijai, kurai viņam nebūtu jāpiekļūst. Par saviem noziegumiem Kevins tika arestēts vairāk kārt un 5 no saviem dzīves gadiem pavadīja cietumā. Pēc iznākšanas no cietuma 2000. gadā viņš kļuva par drošības konsultantu un ir sarakstījis arī vairākas grāmatas. Interesants fakts ir tāds, ko uz pāris nedēļām man sanāca būt viņa kolēģim, jo 2023. gadā neilgi pirms viņa nāves mēs abi strādājām vienā uzņēmumā uz Imperiumu. Bērnības arī tāds, negluži ēlgs, bet tāds interesants personāžs, tā būtu pateikt pareizāk. Un padomāju, ja jau mēdī tik ļoti uzsver to, ka esmu hakeris, un arī citi kolēģi tā tik ļoti vēlas mani redzēt kā hakeri, tad es domāju, labi, tad laikam man to ir jādara. Tad laikam jāattīst tas kiberdrošība. Un tad tu kļuvi par ētisko hakeri. Jā, tad es nokārtoju arī to ētiskā hakera certifikātu, kas nebija viegls, un tāda ziņa man atkal, tad jau Ilze Aisanens man jārējot. Tad nākamā ārstu biedrības prezidenta atbalstīja, lai es ietu tālāk mācītos. Arī
paldies liels viņai. Un, jā. Kas ir ētiskais hakeris? Paskaidro, ko tas vispār nozīmē, vai vispār hakeris var būt ētisks? Tas ir kiberdrošības speciālists, kurš skatās uz kiberdrošību no uzbrucēja viedokļa un izmanto līdzīgas metodes vai arī tādas pašas metodes un ļoti tuvu auditoram, kas atdala ētisko hakeru no parasta. Pirmkārt, kā ētiskais hakeris tomēr darbojas paša uzņēmuma uzdevuma un ar mērķi tomēr, lai uzlabotu kiberdrošības situāciju uzņēmumā. Un cik mums Latvijā ir vispār tādu ētisko hakeru? Vai ir tādi daudz pietiekami? Tādas statistikas man nav, bet tā kā es pasniedzu, ir interese par šo profesiju, un mums ir tiešām ļoti labi speciālisti. Un varas iestādēs arī strādā ētiskie hakeri? Noteikti, jā. Vai tu pats arī kaut ko šobrīd dari, lai uzlabotu mūsu drošības situāciju Latvijā, vai tu esi pētījis, kādā vispār stadijā mums viņi ir? Jo tas, ko es ikdienā sastopos, ka tomēr mums ir diezgan bēdīgi ar drošību kopumā. Uzņēmumā, ar ko es biju saskaries, un es nodarbojos ar kiberdrošības risinājumiem, un ko es biju saskaries, bija diezgan laba līmenī. Varbūt tas nav tāds perfektais un perfekta vīzija, kā tam visam vajadzētu būt, bet ir diezgan labi. Bet viss ir atkarīgs atkal no budžeta, un tomēr IT vispār daļa ir tikai izdevumi. IT ļoti reti, kad nespēļu, ja vien tas uzņēmums nav tendēts uz IT pelnīšanas. Kā kaut kāda e-platforma, piemēram, kura tirgo caur internetu kaut ko. Savukārt, ja tā ir ražotne, tad IT tikai atbalsta procesu. Un mūsdienas it īpaši NIS2 ieskata uzņēmumi tomēr arī vairāk velta kiberdrošības jautājumiem un arī risinājumiem, un arī skatās tos risinājumus, izvērta risinājumus, kā kura uzņēmuma, teiksim tā. Savukārt paši speciālisti arī, cik esmu saskaries, tiešām ir talantīgi cilvēki un tiešām mēģina kaut ko izdarīt un seko līdzi un visu cieņu. Nav tā, ka šis jautājums netiek izvērtēts. Bet kopumā situācija uzlabojās, vai ne? Jā. Bet kā ir, piemēram, ja tu atrod ievainojamību kādam, kurš tev nemaksā par to, bet tu esi uzgājis ievainojamību. Kā šobrīd ir ar to ziņošanu? Kā tev ir sajūta? Vai tu vari atkal nonākt aiz restēm, tāpēc, ka tu esi atradis kaut kādu ievainojamību, vai mūsdienās jau ir Latvijā labāk? Jautājums, ko pēc tam ar to darīt? Jo, protams, ja izspies naudu, tad var tikt aiz restēm, bet man bija gadījums, ka es vienkārši e-pastā aizsītīju, ka jums tā ir liela problēma, par ko es saņemu paldies. Un bija apmierināts ar to. Bet ja tu nebūtu šis imants hakeris, nebūtu viss šīs te pieredzes, kā tev šķiet, kā tev dzīve būtu iegriezusies, vai viņi būtu šobrīd sliktākā vietā, vai tev pat beigās šis viss ir ar plus zīmi tavai dzīvei? Man ir tāda dziļa dzīves teorija, ka cilvēkam, ja dara kaut ko viens, tad to var izdarīt arī kaut kāds cits cilvēks. Un viss ir atkarīgs tikai no tā, cik laika ir ieguldīts, cik pūles ir ieguldītas un cik liela vēlme un interese bija tam otram cilvēkam to izdarīt. Kāpēc es to pateicu? Pirms es vispār iestājos RTU, es biju mēģinājis iestāties NBS, kur man nepieņema.
Tavs pagātnes dēļ, ja? Nē, tas bija pirms skolas. Man Nacionālās bruņotos spēkos, un man nepaņēma. Un tad varbūt dzīve būtu pavisam savādāk. Bet es ticu, ka ar savām dotībām un ar savu interesēs, arī tur varētu kaut kādas interesantas lietas izdarīt. Labā nozīmē. Tad es biju mēģinājis uz arhitekta iestāšanas eksāmeniem. Bet es kaut kā palaidu garām, ka bija, jo man arhitektūra ļoti patīk. Un ir tīpaši vēsturiskas ēkas. Un ārstu biedrība, piemēram, arī atrodas diezgan smuka ēka. Man tiešām patīk. Un bieži turisti nāk garām, un kad vārti ir vaļa, tad, kad brauc iekšā, man prasa, vai es varu iet nobildes. Protams. Un rekura vēl viena interesanta. Tur bareliefs, ko nevar redzēt, un viss tā, paldies. Tā kā. Bet, jā, es palaidu garām to iestāšanas konsultācijas, kā vajadzēja pareizi uzzīmēt, vai tur vienu otro daļu, un es nezināju. Un bet es ļoti labi rasēju skolā. Un es vienu daļu izdarīju, otru daļu es vienkārši nezināju, ko darīt. Un tad aizbiju beigas prom no eksāmena. Bet es varbūt būtu diezgan labs arhitekts. Bet šī visa tā Imants hakera padarīšana, es teiktu, bija viskaļākā tāda kiber drošības jomā. Skaļākā lieta Latvijā, kāda ir bijusi. Kā tev šķiet, kāda ir ietekme palikusi no tā visu, vai mums cilvēki ir pievērsušies un sākuši vairāk domāt pēc tās lietas par drošību? Vai tas ir atstājis tādu? Tu esi atstājis savu pēdu Latvijas vēsturē? Noteikti. Es pasniedzu turībā, un vieni no studentiem ir juridiska daļa, maģistrā, un viņi katra grupa man pasaka, ka, jā, mums par jums stāstīja. Tev jau ir tāda reputācija nāk līdzi. Jā. Bet, bakalaura tomēr ir jauni cilvēki, un pirms 10 gadiem viņiem bija 10 gadi, vai tur 15 gadi, un kas 10 gadu vecumā lasa ziņas? Jā, neviens. Taisnība. Tev ir kaut kāda, varbūt, stāsts no tavas tagadējās pieredzes, kur tev ir, varbūt, izdevies novērst kaut kādu kiberuzbrukumu vai kaut kas, ko tu esi tādu izdarījis arī mūsdienās, kas ir pretēji tam, par ko tu sēdēji cietumā? Tā kā es sekoju tev un tavam kanālam. Jā. Es tik daudz laika nepatērēju runājot ar krāpniekiem. Es vairāk strādāju tomēr ar uzņēmumiem, un tā prasa uztaisīt seminārus, un es ceru, ka tā zināšanas, ko es nododu, tiešām palīdz kolēģiem, un tāda veida noteikti mazinās incidentu skaits. Tu vairāk strādā proaktīvi, tu risini problēmas pirms tās notiek, nevis jau pēc tam, vai ne? Jā, jo pēc tam, kas ir incidents? Incidents ir, kad notikums ir jau noticis, kad dati ir nopludināti, kad uzbrucējs jau ir ielauzis sistēmā, kad karš un dati jau ir nodoti, tad tas jau ir incidents. Un to novēršanas procesu, es neredzu to statistiku, es redzu tikai ievestus risinājumus, piemēram, vai proaktīvu darbību. Tev ir kaut kāds ieteikums cilvēkiem, kuriem kā izvairīties no kiber uzbrucējiem, no krāpniekiem, no visādiem vīrusiem un vispār? Ko viņam vajadzētu? Kaut kādu pāris lietas? Esiet uzmanīgi. Jā, esiet uzmanīgi, tieši tā. Viss ir tik vienkārši. Vai jūs taču neredzat? Mans ieteikums būtu
tomēr atcerieties, ka neviens drošības risinājums nebūs labāks par ja es tagad saku jums, tad par jums pašiem. Jā. Jūs esat vislabākais antivīrus, jūs esat vislabākais ugunsmūris. Un tik daudz, cik jūs interesēties par šo, tie ir tikai update un pači un uzlabošanas tikai jums pašiem. Tas noteikti noderēs arī turpmāk dzīvē, jo IT tikai attīstīsies un tikai ies uz priekšu jaunas autentifikācijas ierīces, jauni autentifikācijas mehānismi, jauni pakalpojumi, jaunas integrācijas. Tas viss tikai ies uz priekšu un tas vienmēr būs noderīgs. Tieši tā. Mācīties. Un ko tu ieteiktu tādam, kurš jau ir ciets no uzbrukuma? Ko, varbūt tev ir kaut kāds ieteikums, ko viņam darīt? Man pašam bija gadījumi, kad varbūt man kaut ko nozaga vai apkrapā, reāli dzīvē. Kad sasit mašīnu, agrāk varbūt kāds pārdzīvoja, bet mūsdienās vairāk pasaka, visi taču ir veseli, tas ir pats svarīgākais. Dievs ar to mašīnu, gan salabos vai tas ir tikai dzelzis. Precīzi. Te ir tāpat. Ja kaut kas ir slikts noticis, tad tā ir mācība. Mācība vai ir sapīga, varētu būt, vai dārga. Šī ir dārga mācība. Vienkārši vajag pieņemt to, kā mācību un turpināt dzīvot un attīstīties. Un, ja palaimēsies, tad mūsu policija tomēr atrisinās šo incidentu. Tieši tā. Nepalikt bēdīgam. Jā, tā ir. Jo, ja tu pat to skums... Nauda, kas tas ir šodien? Nauda ir kaut kā vērta, rītdien varbūt nebūs. Jo tu vairāk skums par to, jo tu zaudēs vēl vairāk naudas, jo tu būsi principā depresijā un nespējīgs nopelnīt jaunu naudu. Tā ir. Denis, tāpat kā Kevins Mitniks, ir ļoti labi piemēri, ka pēc soda izciešanas var nostāties uz pareizā ceļa un dot sabiedrībai savu pienesumu. Un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies. Ja tu gribi atbalstīt drošraidi, tad ziedo Digitālās drošības centram. Ziedojuma konts raidījuma aprakstā.